Čau, te Armands. Es jums parādīšu, kā sadraudzēties ar kikeriem. Jā, tas bija labais. Tātad, lai izlaikt labi pa kikeru, jāiemācās labi uzkantēt uz kikeru. Un ir divi veidi, kā uzkantēt. Viens ir paredzēts, lai taisītu rotācijas, un otrs ir, lai dabūtu šādas te gaisus. Lai dabūtu lielu gaisu, uz kikeru ir jākantē, teiksim tā, pēdējā brīdī. Un, kad jūs sākat kantēt tā kā no iekšmalas, un jūsu mērķis ir nonākt uz kikera ārējās malas, pa diagonāli viņam pārkantēt pāri. Tādā veidā jūs iegūsiet ļoti lielu ātrumu, un kas jums rezultēsies ar ļoti lielu augstumu. Un otrais veids ir par rotācijām runājot, tad sanāk tā, kad jūs uzkantējat pirms kikera un palaiziet dēli taisni, tā kā brauciet virsū viņam. Jūs nekantējat no stūra uz stūru kā iepriekš, bet jūs kantējat viņam pa vidu cauri, un tad jūs taisat spinus, jūs ievelkat handlu un tā tālāk. Otrā svarīgā lieta pēc uzkantēšanas ir labs atspēriens. Ja tu neatspērsies no kikera, tad tu izlidos vienkārši taisni. Kikera galā es atsperos un es ar krūtīm eju uz augšu. Es tā kā izlienu ārā no sevis, izlec ārā un dabūju ļoti lielu augstumu. Tajā mirklī, kad tu esi izlecis, tev uzreiz labāk ir paņemt grebu. Šajā gadījumā es ņēmu melonu grebu, bet tas var būt arī pat Indijas tēlgrebs. Jo, kad tu paņemsi grebu, tu būsi sagrupēts un tu būsi vairāk sev kontrolēs savu ķermeni gaisā. Un trešā lieta, pēc liela gaisa, ir jāmāk nosēsties. Tajā mirklī, kad tu esi sasniedzis augstāko punktu un tu jūti, ka tu ej lejā, tu lēnām laid vaļā grebu un iztais no kājas. Un tiklīdz tu jūti, kā tev dēls pieskarās pie ūdens virsmas, tā tu saliec ceļus, bet nekad neej dziļāk par 90 grādiem. Lai nonāktu līdz šādiem lecieniem, viss ir jādara pakāpeniski. Sāc ar mazāku kantīti, mazāku ātrumiņu, mazaņu atspērienu, piezemējies, viss ir labi. Audz pakāpeniski. Nav tagad pirmajā reizē jāieskrienās un jāpārlec pāri trosei.